esam priecīgi viesoties skaistajā, leģendām apvītajā Alūksnē. Pēc rīta kafijas baudīšanas Bērskrogā braucam tālāk uz pilsētu, par kuru dzirdēts neviens vien interesants nostāsts. Tiekamies arī ar Alūksnes novada senioriem, ar kuriem veiksmīgi sadarbojamies jau vairāku gadu garumā. Mēs esam Alūksnē Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta ietvaros. Alūksnē ir mūsu Latvijas senioru kopiena apvienības biedru vieta, mītnes vieta. Mēs esam atbraukuši pie saviem draugiem un saviem biedriem Alūksnes novada pensionāru biedrības mītnes vietā. Pateicoties tam, ka mēs šo draudzību uzsākām, daudz labi darbi darīt. Reiz atceramies simtgadniekus. Biedrības biedri brauca pie mūsu simtgadniekiem, sveica. Nākošais labais darbs, ko biedrība darīja, jūsu biedrība. Tā bija ar aicinājumu ar banknoti kopā apzināt, kurš ir mūsu pusē tāds, kam ir ļoti palīdzība vajadzīga. Dāvinājumu ar palīglīdzekļiem, kas mums ļoti noderīgi, tad, kad mūsu ļaudis dodas vai uz sociālo dienestu, vai ir mājā vajadzīgi. Tātad, un kur tad vēl, protams, šie te braucieni uz Dobeli, uz Ceriņu svētkiem, tie ar jūsu atbalstu, arī mums ir bijusi šī iespēja pabūt. Tā kā mēs īsti viens otru nepazīstam, bet mēs zinām, ko mēs esam saņēmuši un zinām, ko jūs mums esat dāvinājuši ar jūsu līderu darbību. Tas, ka pirmais pieturas punkts Alūksnē ir evaņģēliska luteriskā baznīca, nav nejaušība. Dievnam apmeklējumi ir iekļauti praktiski visās LSK izglītojošajās ekskursijās, taču Alūksnes luterāņu baznīca ir īpaša. Mēs uz baznīcu ejam tādēļ, ka mūsu lielāko daļu ir baznīcas cilvēki, ticīgie, un lielākā daļa ir katoļi. Un mēs esam nedaudz luterāņi, un šodien mēs, būdami baznīcā, ārkārtīgi skaisti svinējām būtībā mūdītei 80 gadu jubileju vienai seniorei no mūsu grupas. Un viņi ir luterāni. Viņi bija priecīgi būt šajā baznīcā tieši un dziedēja Sveicināta Marija, tā ir katoļu. Ja? Un, Dievu slavēt var jebkurā jomā, vai tas ir katoļu, vai luterāņu, vai vēl citas konfesijas. Bet tā tradīcija mums gandrīz vienmēr ir iet uz baznīcu, jo mūsu cilvēki pat pieprasa, vai mēs būsim baznīcā. Un tad mēs ar Lilitu, kad to programmu mēģinām sabalansēt, tad mēs arī iekļaujam tās baznīcas, ja ir iespējams. Plašuma ziņā šī ir viena no plašākajām Latvijas lauku luterāņu baznīcām ar centrālo altāra daļu, kas tieši mums pretim, Dieva acis, glorijas, staros, mūžīgās uguns simboli. Altāra glezna itāļu mākslinieks Albānija saucās Kristus kristīšana un apakšējā glezna svētais vakarēdienas. Pievēršam uzmanību centrālās daļas kreisajai un labajai pusē, kas patiesībā ir tāds kārtīgs vācu rokraksts. Savukārt LSK ekskursija īpašais rokraksts ir to mūsu biedru sveikšana, kuriem attiecīgajā mēnesī ir dzimšanas diena. Mums bija iespēja arī mūsu vienu dalībnieci no Rīgas sveikt viņas pieklājīgā dzīves jubilejā, kur piedalījāmies, ko mēs darījām arī evaņģēlis luteriskajā baznīcā. Mēs tur paziņojam, ka mūsu viena jubilāra un tieši iekrīt šajā dienā 80 gadi. Un es domāju, ka cilvēkam šādi svētki kopēji. Mums jau ir bijušais, es intervijā arī stāstījusi, ka iekrīt tieši tajā dienā. Un tad svinēt to dzimšanas dienas. Bet tas bija jautājums Mudītei, vai tu vēlēsies svinēt dzimšanas dienu kopā ar visiem Alūksnē? Lūdzu, celies jubilāra augšā. Nāc, Mudīte.
Mani gadi ir liepu ziedi, mani gadi uz kalnu zied, bet tik rītus jūnija rītos tie uz liepām raudzīties ziedi, un ik rītus tie padzeras sauli līdz putniem trakuļiem skrej. Mani gadi tie liepu ziedi, mani gadi uz kalna smej. Mūsu kopējais sveiciens un arī jums, lai ir spēka dziras un lai izdodas katru gadu klāt vienu pieredzi vairāk. Es nonticu. Nekas jau. Bet jau notiek. Mums ir liels gods un prieks šodien šeit. Tieši šajā dienā tev ir dzimšanas diena. Jā. Cikos tu piedzimi? 4:20. 4, tātad piedzimis. Kopā ar Saulīti. Kopā. Saulīta lēc, mamma teica, Saulīta parādījās un es nācu pasaulē. Redz, cik mīļi. Tātad mēs visi esam priecīgi, ka mums ir tāda iespēja šodien, jubilāru tieši šodien sveikt, un mēs te mēģinām tev redzēt, izmeklēt šīs, lai tev dzied šie putni, lai ir saldums un lai ir veselība. Mūsu lieliskā gide Ilona stāsta, ka Alūksne ir vieta, kur daudzkārt var dzirdēt vārdu pirmo reizi. Bībeli pirmo reizi Latvijas un pasaules vēsturē tieši šeit iztulko Ernsts Gligs. Pirmās skolas latviešu zemnieku bērniem, tas arī šeit, Alūksnē. Katrīna I, Ernsta Glika audžameita Marta Skoronska. Un ak, cik daudz pirmo mīlestību tieši šeit, Alūksnē. Un tā, mēs atrodamies Divnamā, jo šeit vienmēr satiekamies ar turistiem, un jums jāzina, ka šī pilsēta patiesībā tāda veidot ar dižām celtnēm, pateicoties vācu baronu Fītinhofa dzimtai. Alūksnes apmeklējums vasarā nav iedomājams bez izbrauciena pa Alūksnes ezeru. Tādēļ ar kuģīti Marienburgu dodamies ūdens ceļojumā, lai iepazītu alūksniešu kultūras mantojumu un ūdens dzīļu bagātības. Jo šis projekts, kā vienmēr zina, ko Latvijas senioru kopienas apvienība rīko ar Lilitas rakstītiem projektiem un ar jūsu visu līdzdalību, tie visi cilvēkiem kā dāvana. Un cilvēki jau tā ir pieraduši priecāties, un mums ir prieks, kad viņiem prieks ir. Un tad mēs arī, mums ir daudz dziedātājs, un tad mēs dziedājām arī gan braucot, gan arī baznīcā. Tagad, kas mums notika uz ezera, pēkšņi sāka lietus gāzt. Tāda svētība no augšas, kā mēs smējāmies. Un kapteinis uzreiz ātri visus nolaida, visus aizkariņus, visu, lai nelīst. Un gide Ilona. Mums ir tik daudz vārdu Ilona, man meita arī ir Ilona. Ilona tik brīnišķīgs pastāstīja visu par to, kas ir Alūksnes vēsturi un par ezeru un par visu, kas ir noticis un ko joprojām kādas programmas te gatavo, ko dara Alūksnes seniori. Par Alūksnes ezeru un to salu rašanos ir daudz leģendu. Viena no tām stāsta par tēvu, kurš gribēja izjaukt dēla laulību un lūdza palīdzību burvim. Es mirkli domā, līdz iedot tēvam kausu ar burvju dziru un stingri piekodina. Pirms iešanas baznīcā pārmet pār labo plecu. Viss paliksiet sveiki un veseli, bet kāzas izjūtas. Tēvs no arī bezgala laimīgs jūt zirgu, ka tik kas nenotiek, bet notiek gan. Zirgam iekoš dundurs, tas sāks pārdīties un pārspēr kausu pār labo plecu. Nav zināms kas, varbūt pērkoņtēvs šeit sūta savas dusmas. Šeit nokrīt Alūksnes ezers. Noslīgst visi kāzu viesi, arī jaunais pāris. Otrās dienas rītā virs ūdens parādās līgavaina cepure.
No tā brīža mums Cepurītes sala. 3. dienas rītā virs ūdens parādās Līgavas blīvurs. No tā brīža tā garā sala tur tālumā. Bet 4. dienas vakarā pret saules rietu virs ūdens parādās Kučiera mētelis. Kučiera mētelis ir Kapsētas pussala. No gidas stāstījumu uzzinām daudz jaunu par Alūksni. Arī to, kādas zivis mājo ezerā un kāpēc alūksniešiem tik populāri ir kapu svētki. Kā saka gida Ilona. Alūksnes kapu svētku atslēgas vārdi ir 3. Tā ir atmiņa, tā ir satikšanās un tā ir izrādīšanās. Un tad jau laiks stāt krastā. Mūs gaida vēl ekskursija pa pilsētu, Alūksnes dabas muzejs, Bānīša stacija, bet pirms tā visa kārtīgas pusdienas. Ļoti laipni sagaidīja mūs Alūksnes saimnieki, Ilona un pārējie. Bijām, paldies arī viņiem, bijām Luterāņu baznīcā ekskursijā, ļoti skaista celtne. Un iepazināmies ar vēsturi. Arī pirmoreiz Alūksnē tika uzrakstīta glika bībele. Bija daudz iespaidu, guvām priekšstatu par Alūksni, par skaisto pilsētu, kur brīnišķīgi atjaunota. Bijām arī ekskursijā ar kuģīti pa Alūksnes ezeru. Bija ļoti skaists laiks, lai gan solīja lietu, sniegu, sniegu negluži, bet krusu un vētru. Mums palaimējās, ka bija brīnišķīgs laiks un lielisks ceļojums pa Lielo ezeru un Mazo laikam, ja kā pareizi. Šeit es esmu pirmo reizi šinī pusē vispārīgi. Man ļoti patīk, ko es redzēju. Pirmkārt, es redzēju baznīcā, kur bijām. Visu to vēsturi uzzināju, kas ir te bijusi no 1783. gadu laikam, ja? Līdz 88. gadām. 1788. gadu. Tas man patīk, tad pēc tam mēs braucām ar kuģīti. Kuģītis arī bija ļoti laba gide apstāstīja visu ar apkārtni, ar visu to, kas tur notikās. Es esmu Kurzemē bijusi tur ļoti daudz un tā, bet šitanī pusē es esmu pirmo reizi vispārēji. Man tas ir ļoti, ļoti pacelāt viss, ko es uzzināju. Seniori stāsta, ka patiesi aizraujoši bijis arī dabas muzeja vidas labirinta apmeklējums. Tomēr video nāks apmierināties vien ar muzeja ārējo sienu izskatu, jo filmēt tajā nedrīkst. Tikko mēs atgriezāmies no ekskursijas, kas bija autobusa ekskursija pa Alūksni. Tagad mēs esam pie Alūksnes jaunās pils, kurā ir interesanta atkal jauna ekspozīcija. Alūksnē ir daudz kaut kas jauns. Tas, kad mēs bijām iepriekšējo reizi 2-3 gadus atpakaļ, tagad ir daudz kas jauns. Un mēs esam pie jaunās pils, kurā ir Alūksnes muzejs arī, bet tas nav tikai vien muzejs, bet ir arī vides labirints. Saucās dabas muzejs, un tagad mūsu draugi, kolēģi jau apskata interesantos akmeņus un vides labirintu. Un pašā noslēgumā mēs arī apmeklēsim, kā tad Alūksnē bez Bānīti. Tātad Bānīša muzeju, Bānīša stāvvietu un visu mums stāstīt. Tikko mēs arī redzējām, braucot ekskursijā, autobusā redzējām šo skaisto, seno. Pie tam Alūksnes Bānītes atšķirās ar Ventspils Bānīti, kur mēs daudz reizes jau esam braukuši un priecējušies. Lūk, viņš ir Latvijas dzelzceļa intensīvajā sarakstā, un viņš darbojās tātad no Alūksnes stacijas, ceļo Bānītes
pēc saraksta, kā īstais transporta līdzeklis. Viņš brauc uz Stāmerienu un tā tālāk, un pēc tam atpakaļ. Tātad Alūksne Gulbene. Alūksnē esam uzzinājuši daudz jaunu un esam ļoti priecīgi par tikšanos ar Alūksnes novada senioriem. Visi ir ļoti jauki, laipni. Mēs esam ļoti laimīgi, ka mūs tik jauki uzņem, lai nebūtu jāsēž mājās vientulībā. Mēs piedalāmies ar prieku, un respektīvi es piedalos ar prieku Svētās ģimenes mājas pasākumos. Un viens no šādiem pasākumiem ir, protams, arī ekskursijas pa visu Latviju. Šoreiz mums laimējies atceļot uz Alūksni, jeb kā mūs te kā dēvēja Olūksna, ja, Olūksna. Es domāju, ka mēs esam pateicīgi par vidēji lietainu laiku. Mēs un bijām pārsteigti un stāstīja, ka būšot ļoti lieli pērkoni un negaisi, bet paldies Dievam, mēs tā vidēji lietainā laikā esam, bet galvenais, ka mēs esam laimīgi, sadraudzībā un pateicoties šī projekta atbalstam un atbalstam arī Latvijas Republikas Labklājības ministrijas atbalstam, mēs varam būt arī šajā projektā. Mūsu seniori jau ir tā sadraudzējušies, ka viņi pat, kad rakstīja mums, mēs devām tādus, to neuzsaukt pa anketu, bet vienkārši uzrakstīja, kas tev patīk, kas tev nepatīk, ko tu vēlies tā. Un viņi raksta daudz tādu teikumu, šīs mums ir otrās mājas. Tātad viņi būdam kopā šeit visi gan mācībās, senioru skolā, un ekskursija tā ir izraušanās no tās vides, atkal, teiksim, no Rīgas mēs esam un visi baudam kopā un mācamies būt kopā. Tas arī vēl ir, jo mēs esam tik dažādi, ko mēs arī saprotam, ka katram ir savas lietas, kas viņam interesē un ko viņam vajag. Tā kā tas ir brīnišķīgi, kad ir šie projekti. Bet tagad vēlreiz es gribu, lai jūs atkārtojiet pēc mana 3-4 šo skaisto vārdu Olūksnā. 3-4. Olūksnā. 3-4. Olūksnā.